Crazy Monkey Sport.com kanāls. Šodien mēs pārēdījām spēli no Dobeles, kur tikās vietējā dobelnieki pret Norvēģu Kolstad klubu. Un pēc spēles no Kolstad tāda lāc Ivar secās. Čau. Kas izdevās, kas neizdevās šajā spēlē? Būtībā kāds spēles mērķis bija? Spēles mērķis ir pārbaudīties principā pirms sezonas, pirms sagatavoties nākamajai sezonai. Jo šim klubam ir liela mērķi, viņi grib tikt elites līgā un Norvēģijā, un tagad gatavojamies nākošajai sezonai, viņi var sakot. Kā pats vērtē savu spēli, vai izdevās šam parādīt savu sniegumu, no kaut kas sezonas laikā kaut ko pielikt klāt sniegumu? Protams, ka gribu pielikt, vienmēr gribās labāk. Ko, lai vērtē tie, kas skatījās, ko es tu varu teikt? Jāpaskatās statistika, nevar tā pateikt. Varbūt pāris vārdos slēdzējumā ar vakardienas spēli. Kā jums vakar gājumi tā no jūsu komandas puses? Jā, godīgi es esmu pārsteigts par Norvēģu spēlētājiem, ka viņi diezgan slikti spēlē šeit. Norvēģijā varbūt viņi vienkārši sabijušies, jo viņi pirmo reizi jauni džeki, visi 16, 17, 18 gadu lielākā daļā. Un tā principā visa spēle balstās uz latviešiem. Jā, mēs jau skatījāmies, ka būtībā to spēlē vēl tieši tā latvieši, un uz tiem latviešiem tieši veidojas tā spēle. Tā būtībā arī sezonas turpinājumā ir plānots, jā? Jā, principā tāpēc, ja mēs tur esam ņemti, nevienu jau neņem uz ārzemēm, lai uz beņķu pasēdētu. Tā, es esmu dzirdējis. Varbūt pāris vārdos slēdzējumā Latvijas top klubiem un Norvēģijas trešo līgu. Tavuprāt, Norvēģijas trešā līga ir spēcīgāka pēc slēdzējumā Latvijas top klubiem? Viennozīmīgi. Latvijas klubiem? Jā, Latvijas top klubiem slēdzējumā. Mēs vinnēsim, es ceru, ka vinnēsim. Visi mums prognozē, ka mēs vinnēsim un tiksim uz pirmo divīziju nākošais gads. Labi, Ivar, tad es novēlu veiksmi, tikt pirmajā divīzijā, un te jau tiksies pēc gada Latvijā. Jā. Paldies. Jā, paldies.
skaitītāji. Man blakus ir Dainis Putra, Dobeles Tenaks galvenais treneris. Šodien bija draudzības spēle pret Norvēģu klubu. Kā Daini vērtē šīs dienas spēles? Salīdzinoši interesanta spēle. Gan mūsu komandai, gan arī Norvēģu komandai. Principā ir tā, ka pašlaik vēl joprojām meklējam to pareizo sastāvu, kas varētu spēlēt Latvijas čempionātā un arī Baltijas līgā. Tā kā, tas ir pagaidām sākums. Eksperimentējam ar spēlētājiem, meklējam labākās pozīcijas gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Tā kā, spēle bija tā kā spēle. Priekš pārbaudas spēles tā bija diezgan sakarīga spēle. Varbūt jūs kādu papildinājumu meklējat? Varbūt vēl mums ir laiks. Līdz jaunajam gadam mums vēl ir iespējas kādu spēlētāju. Tā kā meklēsim iespējas. Mums ir soliņš diezgan garš tāpatās. Šodien bija spēle tāda, pirmais puslaiks likās tāds garlaicīgs. Otrā puslaikā, kā jūs ieslēdzāt otro ātrumu un uzreiz izrāvāties par 4-5 punktiem. Kāds salīdzināt līmenis, ja Norvēģijas 3. līgas klubu Dobeles vai Latvijas čempionātu? Grūti jau salīdzināt, tomēr tā Norvēģijas komandas un tas līmenis ir daudz augstāks nekā šeit Latvijā. Tās komandas salīdzināt ir daudz vairāk. Skaita ziņā, un tās līgas ir vairākas. Mums ir tikai 2 līgas pašlaik, tuvākajā nākotnē diez vai kāda vēl parādīsies. Bet spēlētājas ziņā, paši redzējām. Puse no Norvēģijas spēlētājiem spēlē mūsu spēlētāji. 4 latvieši? Jā, no Latvijas spēlētāji. Tā kā, līmenis ir diezgan atbilstošs. Tas praktiski tā, ka Latvijas līmenis atbilst Norvēģijas 3. līmenim. Es pat domāju, ka mēs varētu kā Latvijas klubs spēlēt pat 2. līgā. Jā, tā kā tas ir tas līmenis, kur mēs varētu mierīgi cīnīties par kaut kādām vietām. Vēl treneri man kā neprofesionāli paskaidrot, es skatos, ka visa spēle notiek caur vidu. Malas stāv neizmantotas. Vai spēlētāji neizmanto treneru taktiku, vai taktika bija šodien savādāk? Norvēģi arī izmanto aizsardzību vairāk 3-3, ko viņi ir parādījuši. Pēc būtības šeit būtu ļoti daudz jāspēlē malām. Jā. Ieskrien zem līnijas. Un, principā, visai tai spēlē bija jānotiek, kas šajā spēlē no mūsu spēlētājiem netika parādīts. Viņi neizmantoja tās iespējas, kas viņiem bija dotas. Šodien ļoti labi. Pēc būtības ir tā, ka paskatoties protokolu, pozicionāli malas tikai iemeta 2 vārtus. Spēles laikā izskatījās, ka visu laiku viņi stāv un jau augsts. Šī spēle parādīja to, ka mūsu malas pašlaik vēl nav gatavas spēlēt. Vēl man ļoti patīk, kad bija pieslēdzās otrajā tempā. Tad uzreiz bija tāds asums tajā spēlē, ka kombinācija skrēja no 9 metru līnijas iekšā. Futbolā vai basketbolā to sauc par otro tempu. Tas likās, ka to spēle salauž. Spēlētāji sāka vairāk spēlēt uz skatītājiem. Jā, tur jau visādas kombinācijas sāka veidot, lai būtu daudz skatāmāk tā spēle. Bet tas ir īstenībā jādara, jāizmanto tās aizsargu kļūdas, kur viņi nespēja tik līdzi. Kādi varbūt mērķi galvenie šogad Latvijā, Baltijā? Šogad mērķi mums ir, Latvijas čempionāts, tas ir noteikti. Jācīnās par Latvijas čempionātu titulu un Baltijas līga, principā mums ir nākamā nedēļa, pirmā spēle. Baltijas līgā, jāskatās, kā būs. Es īsti pašlaik vēl neloloju augstas vietas Baltijas līgā un diez vai tuvākajā laikā arī šogad būs. Kas ir lielākie pretinieki, kāpēc nelolojot cerības? Pēc būtības Baltijas līgas spēlējušās komandas paši par sevi diezgan spēcīgas. Igauņi ir galvu pārāk par mums visām Latvijas komandām. Somi paši par sevi, un lietuvieši, mēs bijām Lietuvā pārbaudas spēlēs. Principā tur ir tas līmenis tāds pats, ir ļoti daudz jaunu spēlētāju nākuši, veci ir aizgājuši, tur arī sāk veidoties jaunas progresīvas komandas. Grūti teikt, jo es biju gadiņu no aprits izgājis ārā, Baltijas līgā mēs mēģināsim savā sešniekā tikt iekšā. Jā. Kas traucēja augstāk pakā? Finanses, labi spēlētāji brauc projām. Kas ir tas iemesls? Pēc būtības jau finanses tas ir noteicošais. Jebkurai komandai, jebkuram sportveidam tas tā būs finanses. Bet pašlaik mums šeit Dobelē ir bāze
pati par sevi diezgan laba. Mums ir hala labi, mums ir daudz spēlētāju, ja man uz treniņu nāk 20. Arī līdzjutēji jums ir labi. Jā, tie mums vienmēr ir labi. Tā kā, jāstrādā. Tie, kas gribēs strādāt un trenēties un ātrāk tikt prom no Latvijas, pelnīt naudu uz ārzemēm, mēs nevienu neturam. Mēs uztrenējam un lai veicās tālāk. Varbūt ir vērts kaut kādu daudzpakāpju līgumu slēgt, lai varētu kaut kādu nelielu ieguldījumu Dobeles komandai nest. Viena komanda Latvijā to nevar sasniegt. Vairākām komandām jābūt, kas varētu finansiāli atbalstīt to spēlētājus. Ja mēs, kā viena profesionāla komanda, cik gadus jau atpakaļ pierādījās, ka bija ASK, kas it kā profesionāla komanda skaitījās, bet tie spēlētāji tāpatās agrāk vēl, viņi vienkārši aiziet. Tāpēc grūti jau būs. Viss principā, handbola politika jāmaina. Ja. Tas ir tas, kas ir jāpanāk, lai skatītāji tribīnes piepilda, lai sāk biļetes tirgot. Tas tāds liels ieguldījums. Dobelē, laikam, visas iespējas to ir izdarīt. Nekāda ne basketbola komanda, ne futbola komanda nav. Principā, jā, mūsu Dobeles tenisa komanda ir vienīgā komanda, kas spēlē augstākajā līgā. Neteiksim profesionāli, bet tādā pusprofesionālā līmenī mēs mēģinām ar trenēties. Ja. Ko nozīmē pusprofesionāli? Cik nedēļā reizes treniņi? Principā mums ir tā, ka mēs vienreiz dienā noteikti sanākam kopā. Ja. Ir svara zāle vienreiz nedēļā, un pārējās dienas mēs mēģinām būt zālē un trenēties. Tas ir 7 reizes nedēļā. Izņemot sestdienas svētdienas, jo tagad sākās spēles, tad mums tās spēļu dienas. Skaidrs, labi, lai veicās trenerim, lai veicās Dobeles komandai. Uz tikšanos. Paldies!